Labdien! Mani sauc Ligita un es Adi. Jūs varat atrast mani Instagram un Ravelry kā Ligita ar. Pagājušo reizi mēs tikāmies februāra vidū un gribu pastāstīt, ko es esmu uzadījusi šajā februāra otrajā pusē un martā. Latvijā ir sācies tikko jaušams pavasaris, saule jau silda un dienas ir kļuvušas garākas un gaišākas, bet dabā ir mans mīļākais brīdis gadā, kad pumpuri jau ir lieli, tulīt viss sprāgs vaļā, sākas ziedēt un smaržot, bet pagaidām vēl koki ir diezgan pelēki un pagaidām pumpuri ļoti reti kam ir jau atraisījušies. Ļoti patīk šis laiks. Un vakar es arī redzēju savu pirmo šī gada tauriņu. Mans pirmais tauriņš bija balti dzeltens, tātad man būs vai nu saulaina vai viltīga vasara. Kopš bērnības jau dzeltenie tauriņi ir tie, kurus es vienmēr ļoti cerēju redzēt pirmos, jo man kaut kā šķiet, ka viltīga vasara tas ir tā forši. Pirms es sāku stāstīt par adīšanu, es varu pastāstīt īsi par savu vēl vienu hobiju. Vairākus gadus, jau kādus varbūt 7, 8, katru gadu es cenšos ieraudzīt pēc iespējas vairāk Latvijā esošo dienas tauriņu sugu tauriņus. Un, lai pierādītu sugas redzēšanu, tauriņš ir jānobildē. Pietiek arī ar telefonu. Ļoti ērtāk un vieglāk ir ar fotoaparātu, kuram ir optiskais zūms, jo tad tauriņam var nepieiet tik tuvu un neiztraucēt un iegūt bildi. Tādu bildi, kura pietiek tauriņa sugas apstiprināšanai. Un ļoti gaidu šo sezonu. Vakar jau tā būtu sākusies, bet nevienu tauriņus nenobildēju, jo man bija tikai telefons. Un diena bija silta, saulaina un visi tauriņi kaut kur ļoti steidzās un nebija mierīgi sēdoši un nebija labi nobildējumi ar telefonu. Jā, tā kā mani ļoti interesē, kā ies šogad, cik sugas dienas tauriņiem es varēšu atrast. Jā, arī tev tas liekas interesanti. Gribi krāt šogad sugas dienas tauriņiem, tad kā tu redz tauriņu, tā viņš būtu jānobildē. Vēlams, lai redz spārnu apakšu, tā kā ar sakļautiem spārniem. Un var bildi ievietot dabasdati.lv un tur palīdz parasti arī pieredzējušākie lietotāji un entomologi noteikt tauriņu sugu. Un ir arī ļoti forši resursi, piemēram, tauriņu.lv un Uģim Piterānam ir ļoti forša mājaslapa, kur var pats mēģināt atrast, kurš no tauriņiem ir tas, kas ir redzēts. Ielikšu apakšā apraksta kastītē, manuprāt, noderīgas un foršas lapas dienas tauriņu iepazīšanai. Tātad par adīšanu. Un es droši vien arī jums stāstīšu, kā man iet ar dienas tauriņu sugām. Bet es droši vien likšu šo informāciju citas reizes beigās. Tiem, kam neinteresē manas šī gada tauriņu sugas, tad varēs to tā kā izlaist. Februārī es uzadīju Snorkes Jaunkundzes zeķes no grāmatas Knitted Mumming Socks, ko man uzdāvināja Iveta. Paldies, Iveta, par šo grāmatu. Un es piedalos šogad zeķu tematiskajā adīšanā, kur katru mēnesi Renāte Ziedātāja dod tēmu. Un katru mēnesi ir jāuzada viens pārītis par šo tēmu. Un tad februāris bija mīlestības mēnesis, un es izlēmu adīt šīs zeķes ar Snorkes Jaunkundzi. Tātad manas februāra mīlestības zeķes ir no Knitted Mumming Socks grāmatas, un es uzrakstīšu arī dizaineres vārdu, un šādi izskatās manas muminu zeķes. Valnītis bija paredzēts īsāks, es uzadīju valnīti nedaudz garāku, un es izlēmu adīt Snorkes Jaunkundzi tikai uz vienas zeķes. Taisnību sakot, es šīs zeķes vairākas reizes adīju turp atpakaļ. Viss sākās ar valnīti. Šādu valnīti es adīju pirmo reizīti. Un valnītī ir 2
krustoti valdziņi. Un es izdomāju, lai zeķes ir simetriskas, vienai zeķei es adīšu valnīti, krustojot valdziņus pa kreisi, man šķiet, ka pa kreisi, kā ir aprakstā, bet otrai zeķei es krustošu valdziņus, jā, pa kreisi. Otrai zeķei es krustošu valdziņus uz pretējo pusi, lai man abas zeķes sanāk, tā kā simetriskas. Un tā es arī izdarīju, uzadīju abus valnīšus un sapratu, kā nevelti abām zeķēm valnīši ir radāmi vienādi, jo vismaz no šīs dzijas, tā ir Regijas 4-kārtīgā zeķu dzija, griežot valdziņus uz pretējo pusi, man valnītis viss ļoti izteikti griezās. Tik ļoti griezās, ka nobīde no uzmetuma malas līdz valnīšu beigām bija kaut kur pa 9 valdziņiem. Un tad es pieņēmu lēmumu ārdīt valnīti, kurš griezās, un abas uzadīju ar vienādiem valnīšiem. Tā kā man abām zeķēm valnīši ir vienādi. Un tad es adīju zeķes abas ar muminu, un arī tur es mēģināju taisīt simetriski, lai abās pusēs muminu Snorkas Jaunkundze skatītos uz iekšpusi. Tātad zeķei ir diezgan liels tas gabals, kur ir pārstaipi baltajā adījumā, un tur ir jāpieķer valdziņi ik pa brīdim. Un man ne ļoti patīk, kā izskatās, ja baltajam pieķer tumšākas krāsas, lai arī nedaudz tumšākas krāsas pavadienu. Un tad es izlēmu, ka es vienai adīšu ar Snorkas Jaunkundzi, vienai zeķei motīviņu, un otro zeķi es uzadīšu vienkārši no abām pusēm ar sirsniņām, tā kā man ir no abām pusēm ar sirsniņām. Tad, kad zeķes bija gatavas, tad vajadzēja ar dublējošo dūrienu, tā šī nav īstā, vajadzēja ar dublējošo dūrienu izšūt matus Snorkas Jaunkundzei, un tad es vismaz zinu, ka krustdūrienā to sauc par backstitchu. Ar backstitchu vajadzēja uzšūt Snorkas Jaunkundzes sejas kontūru. Un, es neesmu pavisam priecīga, kā man sanāk backstitch uz adījuma. Es domāju, ka ja būtu audums, ko pēc tam mazgājot, kas izšķīst, un ja uz tā izšūtu, tad iespējams tā kontūra būtu daudz vienmērīgāka un sanāktu smukāk. Ir nesājami, ir ok, bet backstitch uz zeķēm man neļoti labi sanāca. Tātad šīs ir manas zeķes, ar kurām es piedalījos Renātas dziedātājas Singing Sock Together 2025 kopadīšanā, un tās ir manas februāra mīlestības zeķes. Šī Regija rozā dzija ir ļoti interesanta, jo viņa ir tāda nevienmērīga krāsojuma, un man šķiet, ka tas ir ļoti skaisti šeit var redzēt. Tātad tas ir mans pirmais adījums no Muminu grāmatas. Vispār es pēdējā laikā esmu diezgan adījusi zeķes, jo es šogad pieņēmu lēmumu nepiedalīties Sock Madness, lai varētu adīt tādas zeķes, kas man liekas skaistas. Veltīt savu laiku tieši skaistu zeķu adīšanai. Un tad nākošās zeķes, ko es adīju, bija Sarija Nordlund apraksts poētzeķes. Un Muminu zeķes ir vienīgās, kas ir palikušas šobrīd pie manis. Pārējās visas, kā bija no adatām, tā nesātāji man viņas paņēma prom, kas ir ļoti forši. Viņas ir lietošanā jau šobrīd. Un arī ar poētu zeķēm, poētu soks man gāja adīšana turp atpakaļ. Šīs zeķes es sāku adīt no dzīves atlikuma, kas man bija, un man bija 56 grami, un man likās, ka pilnīgi pietiks. Poētu zeķes es arī adīju turp atpakaļ. Man pietrūka dzija otrās zeķes purngalam. Un tad, lai es šādu dziju vairs nekur nevar dabūt.
Es šo grundulu dziju biju iegādājusies Noviest veikalā, izpārdošanas istabā, kur ir atlikumi no vecām kolekcijām. Un tad es sapratu, ka man ir jātiek galā ar to dziju, kas man ir. Es darīju tā. Es uzlasīju valdziņus apmēram 1,5–2 centimetru zem valnīša. Uzlasīju tātad valdziņus radatu, noārdīju, pārgriezu pavadienu, noārdīju to 1,5 centimetru jau no raksta un valnīša, un tad uzadīju no apakšas uz augšu valnīti abām zeķēm, noraucu, un tad tas atlikumiņš, kas bija tas 1,5 centimetrs no raksta daļas, man pietika, lai pabeigtu otrā zeķes purngalu. Tieši tik sarežģīti. Bet man šķiet, ka šīs ir ļoti, ļoti skaistas zeķes. Tas mežģīņu raksts man ļoti patīk, un es ar zeķēm esmu apmierināta un priecīga. Bet, tā stiķēšana bija tāda turpat pakaļ adīšana. Un tātad adīju 60 valdziņu izmēru, un jā, tā bija grundula dzija. Poēdzeķes man tiešām liekas vizuāli skaistas, un es esmu diezgan droša, ka es vēl kādas poēdzeķes uzadīšu. Un tad nākošās zeķes, ko es uzadīju, ir Pressed Flowers Socks, kurām autora ir Savory Knitting, un šis rakstīņš, mozaīkas raksts ar ziediņiem, ir tāds ļoti populārs un ļoti daudz adīts visā pasaulē pēdējos gadus, un ar šādām mozaīkas puķītēm ir gan jaka, gan džemperis, gan šalles, gan zeķes, un es izlēmu uzadīt zeķes. Vēl jau vairāk tāpēc, ka es tiku pie ļoti skaistas, rozā, mistrotas dzijas, ko es iegādājos no manas adīšanas draudzenes Lienes no Pilns valdziņš, jo viņa bija pārskatījusi savus krājumus un bija dažas dzijas, ko viņa bija gatava atdot tālāk. Un tad es iegādājos zeķu dziju, un šī dzija, ko es lietoju šīm zeķēm, saucās Wool Addict, zeķu dzija no Langjārns, un tas mistrotais krāsojums, tā līnija viņiem saucās Footprint. Un tad es pieskaņoju pie šīs dzijas tumši zaļu opālu dziju, ko es iegādājos dziju busiņā Siguldā pie Gijas, un adīju Pressed Flowers zeķes. Šis bija foršs adījums, man patika. Un to, ko es iepriekš biju dzirdējusi no Lienītes, ir arī YouTube'ā apraide Pilns valdziņš kanālā, un viņa arī adīja Pressed Flowers zeķes, un viņa teica, ka viņa uzadīja zeķes, un pēc apraksta ir paredzēts, ka papēža vietā mēs iedam citas krāsas rindiņu, nevis rindiņu, bet papēžu, tas sanāk pusi no rindas papēža daļu, ko pēc tam izārda un ada papēdi pēc tam. Un tad Lienītei tās zeķes diezgan ilgi stāvēja, kamēr viņa saņēmās un uzadīja papēžus. Un es izdomāju, ka es gribu adīt papēžus uzreiz, lai tad, kad es pabeidzu zeķi, man zeķe ir pabeigta. It sevišķi pēc tam, kad pēdējie 2 zeķu pāri man bija adījušies diezgan ilgi, jo bija ārdīšana un pāradīšana. Un tad es no savas Ravelry bibliotēkas, kur man ir bezmaksas zeķu apraksti. Es ielikšu arī apakšā linku šai bibliotēkai un tām zeķēm, no kuras es paņēmu, vācu īso rindu papēdi un uzreiz adīju to. Man šķiet, ka tas papēdis ir foršs, viegli adāms. Vienīgais, kas mani mazliet mulsināja, bet sanāca viss labi, ir, ka dubultvaldziņi tiek veidoti no tādiem valdziņiem, kur tikko dubultvaldziņš ir sādīts, un tad sanāk nevis tā kā dubultvaldziņu, pēc tam, kad mēs viņu sādīt kopā, bet tur ir kaut kādi 4 pavadieni apmēram, kuri ir jāsāda vienā valdziņā, bet izskatījās viss glīti. Ielikšu zeķu aprakstu, bezmaksas zeķu aprakstu, no kura es ņēmu to vācu īso rindu papēdi.
Tad par tām zeķēm. Un šīs zeķes man bija Renātas dziedātājas zeķu kopadīšanā marta tēmai. Marta tēma bija izaugsme, vai augšana, vai izaugsme. Un man šķiet, ka šīs zeķes kvalificējas gan kā izaugsmei, jo tās bija mozaīka tehnikā adītas zeķes, gan arī kvalificējas augšanas tēmai, jo viņas ir ar puķītēm. Šīs zeķes es adīju ar 2,5 mm kubiskajām adatām, un varētu būt, ka Nitpro 2,5 mm kubiskās adatas šobrīd man ir favorīti zeķu adatu klāstā, kāds man pieder, un man ir viens pāris ar šīm adatām, bet domāju, ka rudenī, kad mēs brauksim uz Mardilātu, tad iegādāšos otru, lai varētu abas zeķes adīt paralēli. Vispār Karnaluks veikalam ir arī internetu veikals ar salīdzinoši lētu piegādi, vai 4,80 bija man šķiet ar Omnivu, un tur tās cenas ir Nitpro zeķu adatām ļoti labas. Otrs veikals, kuras esmu sūtījusi dziju no Vācijas zeķu dziju, ir Country Creative D, un tur sanāca, ka adatas maksāja 9 eiro ar kaut ko, tad Karnaluks veikalā varēja pasūtīt par 6 ar kaut ko, un tad tā ir jau 3 eiro starpība, kas, ja tu vēl kaut ko pasūti, tad nosedz jau piegādes izmaksu. Bet es nesūtīšu no internetu veikala šobrīd. Es domāju, ka rudenī, tad, kad mēs brauksim uz Mardilātu, tad es piepirkšu otru komplektu, jo, būsim godīgi, man zeķu adatas 10 vienādas, ir diezgan daudz komplekti, un es varu izvēlēties, ar kurām es adu arī šobrīd. Bet šīs šobrīd man šķiet, ka man būs mīļākās zeķu adatas. Un vēl ko par zeķēm un zeķu adatām, ja mēs runājam, tad pie Maruma Jārnas Kristīnas es iegādājos Adī Crazy Trio zeķu adatas, kur ir 3 īsas bambusa adatas, kas ir savienotas ar kabeli. Tā kā lielās garās adatas, tikai īsas versijas. Un es pamēģināju adīt zeķi tik līdz papēdim, bet izārdīju, jo man īsti nepatika krāsu kombinācija, ko es biju izvēlējusies. Un vispār tā adīšana arī bija ērta un forša. Tā kā varbūt, ka tās man kļūst par nākamajām mīļākajām, nezinu vēl šobrīd. Tad tālāk pie pabeigtajiem darbiem. Pirmā nezeķe, ko es esmu pabeigusi, pirmais projekts nezeķu projekts, ko es esmu pabeigusi, kopš mēs pagājušo reizi tikāmies februāra vidū, ir skaistā pelargonium šola. Šī šale man sanāca liela. Reku tāds slīps stūrītis ir uz to pusi. Un tāda ir šāle, un slīps stūrītis uz pretējo pusi. Ļoti foršs bezmaksas pelargonium apraksts, ko ir sarakstījusi autore no Hedgehog Fibers kompānijas. Aprakstu kastītē ielikšu aprakstu arī šai šālei. Šāle ir paredzēta oriģināli aprakstā adīt no zeķu dzijas no 400 metri uz 100 gramiem, kā arī ir man, bet 2 pavadienos. Es adīju vienā pavadienā, tāpēc tur, kur bija sākums, šis man ir sākums, es pādīju vairāk tos pieaudzējumus, jo tur iespējams šeit jau kaut kur beigtos, un viņi būtu platāki dēļ tā, ka 2 pavadienos es pieaudzēju vairāk, un man šeit, tajā taisnajā daļā, sanāk, ka ir 125 valdziņi. Un tas izmērs, kāds man sanāca šai šālei, kopā garums ir 1,75 cm un platums ir 35 cm. Un, man šķiet ļoti, ļoti optimāls. Un, tā kā tā ir 100% merino vilnas supervašs, tad viņa ir ļoti piemērota šim laikam. Es esmu jau diezgan daudz šajā pavasarī viņu vilkusi un domāju, ka vilkšu vēl daudz. Ļoti patīk. Šī dzija ir Assigned Pooling dzija, ko ir krāsojusi Maruma Jārnas Kristīne. Un tā tehnika ir
noskatīta no Jānes no Finish Knitting Stories, jo Jāna arī bija nokrāsojusi dziju, kur sekcija dzijai ir citā krāsā. Un kā mēs aizvedam līdz tai citas krāsas sekcijai, mēs vai nu taisam bumbulīti, vai nu ar tamboradu, kā es taisīju, vai nu aptinot valdziņus, kā ir aprakstā, pēc kura Jāna adīja savu šāli, vai taisam puķīti pēc Aster Stitch, vai kā savādāk izmantojam to dzijas gabaliņu. Un tad adam tālāk, kamēr atkal satiekam nākamo fragmentu no tās citas krāsiņas. Tas, kas man šai šālei ļoti, ļoti patīk, ir tas, ka tur ir arī vēl tādi zaļi gabaliņi dzijas, un man šķiet, ka tas to zigzag rakstiņu tikai paspilgtina un ir ļoti forši. Tātad, Hedgehog Fibers apraksts, to es pastāstīju, Assigned Pooling dzija, to es arī pastāstīju, un man bija 2 šķeteres, kurā katrā ir 100 grami, bet šāle kopā man svēr 218 gramus, tā kā tās šķeteres bija mazliet lielākas. Un tad sanāk, ka man šai šālei aizgāja 800, patiesībā mazliet vairāk, jo tur bija mazliet vairāk grami metri. Un iedvesme, no Jānes no Finish Knitting Stories, un es adīju ar 3,25 mm adatām. Un tamboradata, ar kuru es tamborēju bumbulīšus, bija 3,5 mm. Šī ir mana priecīgā šāle. Un otra šāle, ko es esmu uzadījusi pēdējā laikā, ir no iespējams ekskluzīvākās dzijas, ar kādu es esmu adījusi. Tā ir īpaša zīdmohēra, kurā zīds ir nevis 20, 25 vai 30%, tad zīds ir veseli 40%, un arī tā mohēra ir ļoti, ļoti mīksta. Un šo dziju man iedeva notestēt Kristīne no Maruma Jārns, jo viņa savā veikalā ir sākusi tirgot šo mohēru. Un es uzadīju Scarflet pēc Letes Knit apraksta, modificēts apraksts, jo viņai ir daudz platāka pat nesanāk, bet tievāka dzija, un tad viņai sanāk vairāk tie motīvi kopā. Zīdainākā, maigākā zīdmohēra, kādu es esmu adījusi, un viņa ir neparasti spīdīga. Tas zīda pavadiens, uz kā ir tā mohēra, viņš ir ļoti spīdīgs. Tātad šī dzija ir ar 40% zīda un 60% mohēras, un šai dzijai uz 100 gramiem ir 1200 metri. Tas ir vairāk nekā citām mohērām, parasti ir 800, 880. Un es adīju 2 pavadienos, un man svēr 38 gramu šī šālīte, un es adīju ar 4,5 mm adatām. Autore aprakstam nāk no Polijas, un viņu sauc Justīna Larkovska, un ielikšu lejā saiti uz šo aprakstu. Tieši šo aprakstu izvēlēties man iedvesmoja Gita no Kamoliņu stāstiem, jo Gita bija uzadījusi sev arī šādu šālīti, un man gribējās arī pamēģināt šo aprakstu. Tā kā 2 šālītes pēdējā laikā. Tad no pabeigtajiem darbiem tas nav viss. Es esmu pabeigusi vēl chestnut dress. Manu skaisto dzeltenu pelēko kleitu, ko es adīju no Pāces vienā pavadienā kopā ar zīdmohēru, ko es iegādājos Skonusa no Elisenda. Un šo kleitu es jau esmu paspējusi diezgan krietni panēsāt, mazgāt, nesāt, un
Man ļoti patīk šī kleita. Viņa tiešām ir līdziniece manai iepriekšējai chestnut dress, kuru es esmu ļoti, ļoti daudz šo ziemu nesājusi. Un nu man ir divas, kuras es varu nesāt vesākā laikā, valkāt vesākā laikā uz mājiņām. Chestnut dress es adīju ar 4 mm adatām. Chestnut dress es izvēlējos 3. izmēru, petīt knit es vispār izvēlos 3. izmēru. Un man šī kleita sver vienkārtīgā pāce plus zīdmuhēra kopā ir 560 grami. Un tad pie tā, ko es ādu šobrīd. Atkal Gita no Kamoliņu stāstiem bija uzadījusi Lunenburg sweater, un tad es sapratu, ka negaidu ilgāk, ādu uzreiz otru Lunenburg džemperi, jo tas tiešām bija viens no maniem mīļākajiem džemperiem, ko es nesāju visvairāk, valkāju visvairāk, kamēr tas veļas mašīnā mūsu ģimenē tika safilcēts. Un tad es iesāku adīt nākamo. Arī Rūta un citas adīšanas draudzenes pievienojās kopadīšanai, un mēs šobrīd adam Lunenburg džemperi. Rūta savu jau ir pabeigusi, viņai krāsu kombinācija ir ļoti skaista, un tā krāsu izvēle ir ļoti viņai tipiska. Man ļoti patīk viņas džemperis, gaidu bildes, lai arī jūs varat redzēt viņas sociālos tīklos. Rodījumi. Un es iesāku savu džemperi. Esmu tikusi tik tālu, tas ir mans dēlis, un vienai piedurknei. Viņa ir uz 3 adatām tādēļ, un ar dzīvi ir aptinusies izstās dīvaini, bet nu jā, tā ir viena piedurkne. Otru tikko iesāku, un stāva daļa tāda, ka iespējams jau vajag valnīti adīt. Tagad tie valdziņi izskatās tādi mazliet nekārtīgi un tādi puscaurspīdīgi, bet tad, kad dzīju izmazgās, tad šī ir Holstgarn Supersoft, viņai nomazgāsies nost mašīnēļa, un tā dzīja atvērsies, uzpufosies un paliks tāda daudz piepildītāka un biezāka. Ļoti gaidu šo džemperi pabeigt un sākt, kā bija valkāt vai nesāt. Valkāt. Tā, tas mums būs šis. Te es ielieku sava pirmā Lunenburg džempera ceili. Toreiz es adīju no ļoti, ļoti sīkiem kamoliņiem. Daži pietika tikai vienai rindai, daži pietika dažām rindām. Nu, noteikti tur tā krāsu kombinācija nesanāca tā kā autorei. Šoreiz es turējos pie tām 4 kontrastkrāsām, jo šeit ir nepieciešama viena pamatkrāsa un 4 kontrastkrāsas, un man šķiet, ka ir sanācis ļoti, ļoti smuki. Tātad, es adīju šim džemperim arī 3. izmēru. Lunenburg apraksts ir arī Savory Knits apraksts Eimijai Kristoferai, man šķiet. Un kurš tad savās Ravelry piezīmēs vai kurš tad Instagramā zem projekta raksta, apraksta modifikācijas, apraksta pielāgojumus, nu, ne jau es vai ne. Un es zinu, ka man tas pirmais Lunenburg džempers derēja ļoti, ļoti perfekti. Man ļoti patika viņu nesāt, un es adīju šo, lai man viņš būtu tikpat perfekts. Tad, kad es jau biju uzadījusi šeit īsās rindas, lai paceltu aizmuguri, ir nevis aiz valnīša, bet aiz krāsainā teļa. Un tad es adīju 3. izmēru, 1. un 2. izmēram pēc teļa nav pieaudzējums, bet šim izmēram vēl aiz krāsainā teļa nāk pieaudzējums. Ik pēc 9 valdziņiem šķiet manam izmēram. Un tad, kad es jau viņu biju uz tā kā šo rindu uzadījusi, un jau uzadījusi stāvu tik tālu,
tad es sāku domāt, bet vai tikai nebija tā, ka es savam pirmajam džemperim to pēdējo pieaudzējumu aiz rakstainā tēļa nemaz nebiju veikusi. Un tad vakar es skatījos aprakstus, kas man ir izprintēti, jo es meklēju vienu zeķu aprakstu. Un es atradu izprintēto šo aprakstu, ko es biju adījusi toreiz. Un es atradu otrā pusē aprēķinus. Es nebiju veikusi pieaudzējumu speciāli aiz tā tēļa, jo man likās, ka dar jau ļoti labi, kā arī šoreiz būtu bijis. Un tie mani pieraksti bija, kā sadalīt valdziņus piedurknēm un stāvam, lai tā attiecība būtu tāda pati kā pēc pieaudzēšanas. Nu, lai tā proporcija piedurknēm un stāvam saglabātos tāda pati. Tātad, šī ir ziņa nākotnes man. Ja es adīšu trešo džemperi, Lunenburg džemperi, tad nevajag veikt trešajam izmēram vairs pieaudzējumus pēc tēļa. Un es ļoti ceru, ka es sāku mācīties no kļūdām un kaut kā jāmācās censties Ravelry un Instagram rakstīt īpaši pielāgojumus un rakstīt vairāk informāciju par adatām, par dzīves patēriņu. Nu, tādas lietas, ja gadījumā es ādu otrais, kas var noderēt. Jā, tātad Lunenburg džempers. Šis ir apraksts, ko es ļoti varu ieteikt, jo viņš ir ļoti vienkāršs. Izskatās stipri sarežģīti, bet pārstaipi garākie ir 5 valdziņi, un tās ir tikai atsevišķas rindas, 1, 2, dažas burtiski rindas, kur ir pārstaipi 5 rindiņas. Nākošā foršā lieta ir, ka tikai 2 krāsas vienā rindā. Nevienā rindā nav 3 dažādas krāsas jātur. Un tie kreiliskie valdziņi, kas vietām izskatās tik skaisti un tik sarežģīti. Šis džempers ir iedvesmots ir tāda boho adīšanas tehnika, un šis ir tā kā boho stila džemperis. Jā, tas ir par manu Lunenburg džemperi. Tad par šo laiku es esmu uzadījusi vēl 2 zeķes, Renātes dziedātājas topošās grāmatas testus. Tās es, diemžēl, šobrīd nevaru rādīt, jo tie testi ir slepeni, bet tad, kad Renātes grāmata iznāks, tad es varēšu jums viņus parādīt. Un vēl es esmu uzadījusi vienu pāri zeķu no otras neglītās dzīves, kas man piederēja. Es jau šajā gadā vienu biju izadījusi, un tad diezgan līdzīga man ir otra, un no tās es uzadīju īsas zeķes. Un tām zeķēm man es sadīju vienas otras, tā kā reizē. Valnīti vienai, valnīti otrai, stūmu vienai, otrai, papēdi, pēdu, un tad purngalu noraukumus. Un tad šoreiz es tā kā zināju, ka man purngalam vajadzēs ņemt citu dzīju, un tad es no saviem mazajiem atlikumiem zeķu dzīju pieskaņoju, manuprāt, diezgan ok, abus purngalus. Jā, šīs zeķes jau ir nodotas manai māsai un ir jau lietošanā, un viņa diezgan ātri māk tās zeķes nolietot, par ko es priecājos, tas ir ok, tāpēc viņas ir radītas un domātas, un tā kā, arī šī dzīve tiks izmantota un viss forši. Tātad, kopš mēs pagājušo reizi tikāmies, sanāk, ka es esmu uzadījusi 6 zeķu pārus, Muminu, Poetu un Prest Flowers es skaitītu pie tām skaistajām zeķēm, ko es biju apņēmusies adīt, un arī Renātes zeķes ir skaistas. Vienkāršas un skaistas. Jā, vairāk šobrīd negribu stāstīt par viņām, bet tad, kad varēs rādīt, tad es par viņām pastāstīšu. Tad, kas ir vēl tāds, ko es gribētu stāstīt? Tātad šajā gadā es biju apņēmusies un joprojām ceru, ka man tas varētu sanākt, ir iegādāties dzīvi mazāk kā 1 kilogramu. Tātad 200 grami man ir šai šālītei, un tad, kā jau es teicu, Lienīte no Pilns valdziņš bija šķirojusi savas dzīvi krājumus un ielikusi dzīves uz pārdošanu Facebookā, un es iegādājos 5 fices ar zeķu dzīvu, un vienai ficei īstenībā ļoti maz, tikai 1/4 daļu no fices es izadīju Prest Flowers zeķēs. Tad
trīs zauberbālu šopeļus zilā krāsā. Es iegādājos ar domu, ka es varētu uzadīt visiem saviem ģimenes 4 vīriešiem pa zeķēm, 3 dēliem un vīram. Un tad 5. zeķu dzīs kamoliņu es nevarēju nepirkt, jo viņš ir ar spīdumiem, tūlīt parādīšu. Un tātad šogad man ir 700 gramu dzija ir ieguvums, 38 grami, kas bija dāvana testam. Es nezinu, vai ir jāskaita vai nē. Nu, īsti es viņu jāpārjautā Rūtai, kādi ir tie noteikumi, bet man šķiet, ka uzdāvinātā, man liekas, ka neskaitījās. Tā kā 700 grami ir jau man šogad, un es arī viņus diezgan forši izdedu, bet 300 grami tad ir līdz tam 1 kilograma robežām šogad. Un Lienīte man bija atsūtījusi 5 fices ar zeķu dziju, kopā ar dāvanu, un šis ir tik priecīgi, bet arī tik nepelnīti, un es biju tik pārsteigta kaut kādu laiku atpakaļ. Lienīte bija savā Pilns Valdziņš Instagram ielikusi savu Teddy Clutch pēc Petite Knit apraksta, un Lienīte Petite Knit Teddy Clutch ir radījusi vairākas reizes, un visas ir brīnišķīgas no buklē dzijas. Un pēdējā, un man likās, ak Dievs, cik skaisti, bija šī. Lienīte man ir uzdāvinājusi savu Teddy Clutch. Es vienkārši zinu, cik ļoti ilgi tādu ir uzadīt un cik sarežģīti, jo tajā buklē dzijā valdziņus vispār nevar redzēt. Un tad vēl aizdarīta, īpaši pasūtīta un iešūta viskaistākā odere ar tādu skaistu bantīti. Es esmu super priecīga un super pateicīga. Paldies, šis bija, tā kā pilnīgi negaidīti un man liekas, baigi lielā dāvana. Paldies! Un šeit ir skaistā dzija ar spīdumiņiem, ar zilām maigām pārējām, un es adīšu zeķes ar tauriņiem no šīs dzijas, un tad pamatkrāsa būs balta. Man bija visādi varianti, tā, lai es aizsniedzu. Man bija visādi varianti, kādu ņemt par pamatkrāsu, jo man šķiet, ka es īsti nemāku baltu dziju nesāt, bet es šodien biju paņēmusi Carnikavas muzejā uz kopadīšanu visus variantus, un ļoti vienbalsīgi adītājs teica, ka jākombinē ir ar balto. Tā kā šis būs mans projektu somiņa manām īpašajām tauriņu zeķēm. Pēc Nīnas Laitinen apraksta. Tas ir par maniem ieguvumiem adīšanas, bet tad man ir vēl viens ieguvums, kas ir kaut kādā ziņā mazliet ar adīšanu saistīts, tie ir kožu auskari. Take a Break Keramiks taisa fantastiskus porcelāna auskariņus. Un man tagad ir super skaistas kodes porcelāna. Un ļoti mazas, jo man lielās kodas ir bišķi pa smagu, un tad Megija teica, ka viņa nekad tik mazas nav taisījusi. Milzīgs paldies! Man ir gan ausīm pieguļošas, gan kodas sudraba āķīšos. Tād no sociālās dzīves mums bija adītāju pārgājiens. Paldies, liels Rūta, ka tu tos organizē. Un tad mums ir bijušas vairākas kopadīšanas Carnikavā, gan muzejā, gan Carnikavas kultūras namā. Un tāda īpaša kopadīšana mums bija Rīgā ar adīšanas draudzenēm un Līgu no Zviedrijas. Paldies jums par brīnišķīgo vakaru. Bija ļoti, ļoti forša kopadīšana. Un tad vēl no tādām interesantām dzīves lietām ir, ka es šogad ieraudzīju pirmo reizi dabā īstu meža pūci. Gadiem pavasaros mēs dzirdam Carnikavā, kā parkā dzied meža pūce. Un tad šogad es pirmo reizi aizgāju uz parku un viņu tiešām ieraudzīju. Tas man likās tā iespaidīgi un beig forši. Piedodiet, ka ir jau palicis pavisam tumšs.
tūlīt saule rietēs, un es droši vien esmu jau tādā migliņā un galīgi neasa. Tāpat atvainojos, ka man nav mikrofons, tas ir tik, cik mans telefons ieraksta. Es ierakstu ar savu telefonu. Un tas laikam šajā reizē ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Tiekamies jau aprīlī.